Tātad pastāstīšu, kā uztaisīt sistēmu, lai būtu šāds te āķītis stingrīts aizmugurē. Tātad apmēram šādai gumijai uztaisīsim. Ņemam bezackabargu āķi, nogriežam to pavadiņu dubultā, saliekam, tad izveram viņu te cauri, šitā te, un gar maliņu tā, hop, hop. Un tad šo te vēlreiz laižam gar šajieni, un tad sākam viņu tīt. Šitā sanāk 1, 2, 3. Tad mēs varam pieregulēt to garumu. No šitādai te gumijai, no pāris tie aptenieni vajadzīgi būt. 1, 2, 3, 4. Un beigās izvaram vēl cauri. Šitā te cauri actiņu. Jā, varam redzēt vēlreiz viņu cauri aci. Bezackabarga āķiem tā actiņa lielāka, tad viņai vieglāk var izvilkt cauri. Tad nesanāk, bet tūlīt būs. Izvelkam cauri. Un ir gatavs stingrīts. Visvienkāršākā tā baranciņas metode, kā es saucos, tā baranciņas mezgla. Visvienkāršākajā baranciņā uzliekam virsū šādi, hop, un savalkam. Viņš nekādu nevar nonākt nost, viņu nevar nekādu noraut. Un viss. Nāķīt arī bieži man prasa, kur te likt, apakšā vai augšā. Mēs lieku vienmēr labāk apakšā, jo metot iekšā ir augšā, tas viņš bieži mīl ieķerties auklā. Viņš tā kā ieķerās no ar augšēju un saķerās ar auklu. Bet tā zivs nāk parasti no aizmugurs, šādi pakaļ. Man liekas, kā āķis labāk viņš ir apakšā, tad viņš no šejienes ņem. Un priekšā parasti tā kā džigala. Tā.